Sveiki, zēni un meitenes! Šeit Tante Liene, un man jums ir sagatavots brīnišķīgs stāstiņš ar nosaukumu Pazūdošie plankumi. Tas ir viens no foršākajiem stāstiem Bībelē. Šīs dienas atmiņas pants ir no Efeziešiem 2. nodaļas 10. panta. Tajā rakstīts: jo mēs esam viņa darbs, Kristu Jēzu radīti labiem darbiem. Šodienas stāsta vēstījums ir, ka mēs kalpojam tam kungam, darot labas lietas. Vai tu kādreiz esi izdarījis kādam ko labu tikai tāpēc, ka tā vēlējies? Arī Nāmanam bija cilvēki, kas viņam darīja labu. Vadonis Nāmans bija vienlaikus satraukts un nobijies. Viņš bija ceļā, lai satiktu pravieti Elīsu. Viņš bija satraukts, jo pravietis iespējams izārstētu viņa spitālību, bet vīrietis bija arī nobijies par to, ka netiks izārstēts. Vadonis kā pateicības dāvans bija ielicis savās somās zeltu, sudrabu un jaunas drānas. Beidzot Nāmans un viņa kalpi bija ieradušies Elīsas mājās, un pravieša kalps sagaidīja vadoni nama ārpusē. Viņš paziņoja Elīsam par Nāmana ierašanos. Vadonis Nāmans nepacietīgi gaidīja pagalmā. Pēc dažām minūtēm kalps atgriezās nestams ziņu. Pravietis Elīsa saka, lai tu ej un mazgājies 7 reizes Jordānā, tad tava miesa kļūs atkal vesela un tu būsi šķīsts. Nāmana seja piesarka no dusmām. Cik nejauki, pravietis pat nerunāja ar mani, dosimies mājās. Viņa kalpi apmainījās ar apjukušiem skatieniem. Kādēļ mēs dodamies mājās, viņa jautāja. Tādēļ, ka es netaisos mazgāties netīrajā dubļainajā Jordānas upē. Ja viss, kas man ir jāizdara, ir jānomazgājās, lai kļūtu vesels, to var izdarīt arī citās upēs. Bet pagaidi, kalpi sauca, ja pravietis tev būtu kādu lielu lietu uzlicis, vai tad tu to nedarītu? Kādēļ gan nepamēģināt ko tik vieglu? Nāmans apstājās un padomāja par to. Ziniet, jums ir taisnība. Es esmu veicis garu ceļu un darīšu, kā pravietis teica. Ātri vien viņi devās uz upi. Nāmans novilka savas drēbes un sandales. Ar sarauktu pieri viņš paskatījās uz duļķaino Jordānas upes ūdeni, bet tomēr iekāpa tajā. Vadonis Nāmans iegremdējās ūdenī 1. reizi, taču spitālības plankumi nebija pazuduši. 2. reizi plankumi joprojām bija turpat, 3. un 4. reizi tie joprojām nebija pazuduši, 5. reizi spitālība joprojām turpat. Arī 6. reizē uz viņa ādas joprojām bija redzama slimība, un 7. gremdēšanas reizē spitālības plankumi bija pazuduši. Uz vadoņa Nāmana ķermeņa nebija redzama neviena čūla. Dievs bija izdziedinājis Nāmanu tieši tā, kā Elīsa bija pravietojis. Nāmans izskrēja ārā no upes ūdens un paskatījās uz sevi. Jā, viņš pat tiešām bija dziedināts. Vairs nekādu spitālības plankumu. Viņš nespēja sagaidīt to brīdi, kad varēs pateikties pravietim Elīsam un pēc tam doties pie savas ģimenes ar šīm labajām ziņām. Mūsu kalponīte un pravietis Elīsa bija darījuši vadonim Nāmanam labas lietas, un Dievs vēlas, lai arī mēs citiem darītu tāpat.